tev palīdzēt, Māri? Nē, es pat tiek galā. Klausies, Pāli, tā kā es zaudēju derībās, es tevi tagad izaicinu uz jaunām derībām. No. Šis man ir balons, jā? Jā. Un es varu ar šo irbulīti viņā iedurt tā, ka viņš nepārsprāgst. Tas gan ir kaut kas interesants. Dod man, es pamēģināšu. Pamēģini. Tev ir 3 iespējas. Nu kā, tu gribi, lai es vienkārši iedodu? Jā, vienkārši iedur, ka viņš nepārsprāgst. Man liekas, viņš tikko pārsprāga. Jā, pamēģini vēl. Es nezinu, man tad, ja ir vēl 2 dzīvības, tad es labāk pamēģināšu ar kādu no mūsu viesiem, jā? Kurš ir pamēģināt? Tu pamēģināsi? Nu, pamēģini. Man liekas, tie baloni vienmēr sprāgs. Nu, kurš ir pamēģināt? Iedosim kādam vīriešu cilvēkam. Es nezinu, Māri, šitais arī sprāgs. Labi, dod man irbulīti. Cik es esmu mēģinājis, visi baloni vienmēr sprāgs. Nu, es tev parādīšu, kā to var izdarīt. Neskaties. Māra, ko tu tur dari? Neko īpašu. Māra. Neko īpašu. Tadā! Kā tu tā varēji? Nu tālūk, dažreiz tu vari vienkārši iedurt balonā, viņu nepārspridzinot. Māra, tu man iemācīs? Jā, es tev iemācīšu. Nu tad lūdzu, piepūt balonu vēl pēdējo. Ne pārāk lielu, būs labs, jā. Un tas viss triks īstenībā ir pavisam vienkārši. Jums jādur balonā nevis no sāniem, jo tad būs bum, bet no šī te galiņa. Redzat šo te galiņu? Ej pats galiņu. Jā. Turi balonu. Labi. Jūs durat viņam tā kā te pie cietākās vietas, un tad mēģināt atrast otru tumšāko galiņu. Un izduriet viņam cauri. Un viss. Fantastikal! Tas gan ir labais! Pavisam vienkārši. Jūs mājās to varat izdarīt un izvilkt ārā irbulīti. Tālāk! Labi! Es uzvarēju derībās! Māra, jāsaka godīgi, šādu eksperimentu es nebiju redzējis. Arī man ir ko vēl pamācīties. Tas ir īpaši sarežģīts eksperiments. Tagad mēs esam abi vinējuši derībās. Un zini ko? Gribi es tev iemācīšu vēl vienu triku ar balonu? Protams, tas ir tikai vienīgais, ko es zinu. Mēs redzējām, ka baloni sprākst, bet kā būtu, ja balonu likt ugunī? Kurš zina? Kas būtu, ja balonu liek ugunī? Viņš pārsprāgtu. Tiešām pārsprāgtu? Protams. Viņš nodegtu. Viņš nodeg. Es šaubos, kad viņš paliktu vesels. Nu, mums mainās viedokļi. Mēs neesam pārliecināti par to, vai viņš sprāgs vai nesprāgs. Pamēģināsim. Mums kā vienmēr laboratorijā ir smuks vecīt. Paņemsim balonu, ieliekam ugunī. No, un kas notiek? Nesprāgst. Pārsprāg. Slikti smaržo. Vēl slikti smaržo. Tagad es jums parādīšu, kā var panākt, ka balons nepārsprāgst. Gribat zināt? Jā! Mēģinam. Ņemam mūsu baloniņu, ieliesim balonā mazliet ūdentiņu. Vienkārši parastu ūdeni? Parastu ūdeni mēs ieliesim balonā. Atstāsim tā, lai viņš tur bišķiņ ir pilns. Varētu tur ir? Jā. Ir ūdens, jā. Burvīgi. Un tagad piepūtīsim. Piepūtīsim balonu. Ūdens mums tur ir iekšā? Jā! Viennozīmīgi mums tur iekšā ir. Tagad kas notiks, ja mēs tagad liksim virs liesmas? Ūdens mums kur ir? Pašā apakšā. Un ja mēs tagad liksim virs liesmas? Skatieties! Kāpēc nesprāgst? Viņš nesprāgst. Pamēģināsim virs lielākas liesmas. Pamēģinām virs lielākas liesmas. Skatāmies. Viņš nesprāgst. Kā tas var būt, ka nesprāgst? Viņš nesprāgst tādēļ, ka ūdens, kas ir iekšā balonā, viņš absorbē siltumu no sveces un neļauj balonam pārsprāgt. Lūk, kāds vienkārši triks, ko gan jūs, gan mēs kopā varam izmēģināt ballītēs, pasākumos un jebkurā skolā. To arī darīšu. Tagad nākamajā ballītē izmantošu tikai trikus ar baloniem.